50 hektāru zemes Rīgā, Andrejosā, 8000 jauni dzīvokļi, tā skaitā muzeji, atrakcijas, veikali, jahtu klubus, pludmales, vispēc kā sūtiem var iedomāties. 3 miljārdu eiro investīcija no arābu investoriem, kurš ir uzbūvējis Dubai Mall un Burj Khalifu, viens no lielākajiem un zināmākajiem projektiem pasaulē. Kas gan varētu būt slikts? Un baigi, uz kopējā fona nekas no slikts arī nevarētu būt. Ja vien mēs mazliet paskatāmies apakšā šim visam projektam, saprotam, kādi varētu būt citi tie motīvi, kādēļ patiesībā tiek veikts investīcijas un kam šis projekts patiesībā varētu noderēt. Jo svarīgākais jautājums par šo projektu ir sekojošais. Vai šis projekts ir paredzēts rīdzniekiem vai citai cilvēku grupai? Šodien parunāsim par Riga Waterfront, jauno nekustamo īpašumu investīcijas projektu, kas man liekas mazliet vairāk skečī nekā investori un mēdī gribētu mums to pateikt. Tādēļ jums liekas interesanti, droši sēdies, skaties un, kā vienmēr, paldies par uzmanību. Mājas, dzīvokļi, īpašumi, nekustami īpašumi. Tā ir viena no svarīgākajām lietām mūsu dzīvē, ko mēs jebkad varētu pirkt vai iegūt. Šī ir vieta, kur mēs pavadām naktis, lai būtu drošībā, lai pavadītu laiku saviem tuvākiem cilvēkiem, veidotu ģimenes, veidotu atmiņas. Nekas nav svarīgāks par kvalitīvu nekustamu īpašumu, kur pavadīt savu laiku. Kā rezultātā man personīgā līmenī nekustami īpašumi var būt kā hobijs, jo es ļoti daudz laika pievēršu šai sfērai. Skatos līdzi, kas notiek tirgū, kāda tirgus situācija, ko pērk, ko nepērk, kad pērk, kādi ir trendi. Tas man ļoti vienmēr uzrunājas. Kā rezultātā, kad es redzēju, ka Rīgās tiek parakstīts neoficiāls tāds kā saprašanās līgums starp Rīgu un arābu investoru Eagle Hill, kuri mēģina taisīt jauno projektu Riga Waterfront, es biju mazliet ar izbūlītām acīm. Jo redzēt 3 miljārdu eiro investīciju Rīgā ir absolūtākais kosmos. Jo tīri kontekstam mēs visi zinām bēdīgi slaveņos Z-torņus, jeb Zonda Towers, kurus būvēja Šēflers, kurš ir Krievu oligārs, kuram pieder Latvijas balzāms, cik es zinu. Ja jūs, piemēram, šobrīd atverat Latvijas Sothebija mājaslapu, jūs varat skaidri redzēt, ka tie torņi tiek pārdoti, 30 stāvīgi 2 torņi, par 220 miljoniem eiro. Un tas bijis viens no visdārgākajiem projektiem, ko mēs esam redzējuši Rīgā. Šis jaunais projekts ir 3 miljārdu eiro vērts. Tas jums tīri kontekstam, lai saprastu, cik ārprātīgi milzīga tā summa ir. Priekš viena projekta, kurš izveidos aptuveni 8000 dzīvokļu. Labi, vis kaut kādi citi tur sūdi arī pie reizes būs, bet fakts nemaina, 3 miljārdi ir milzīga summa. Un paceļas jautājums, kam tas īsti ir paredzēts? Jo, ja mēs paskatāmies patreizējo situāciju tirgū, pieprasījums pēc Uber, Lux dārgiem dzīvokļiem nav īsti kosmosā, jo pēdējo reizi, kad es paskatījos savu bankas kontu un apkārtējiem cilvēkiem, kurus pazīstu, diži vēlme pēc 250 000 eiro un plus dzīvokļiem nebija tā numur 1 lieta, kur mēs mēģinām savu naudu bāzt iekšā. Tādēļ paceļas jautājums, kam šis projekts ir paredzēts. Un, lai mēs saprastu to visu, pa priekšu pastīsimies mājaslapā, kura parādīs, ko tehniski on paper Riga Waterfront mēģina mums piedāvāt. Tādēļ, ja mēs paskatāmies šeit, mēs varam redzēt Riga Waterfront mājaslapu. Un, ko es gribu pateikt uzreiz, mārketings ir sasodīti labi atstrādāts. Visi vizuāli, visi dizaini, visi mārketinga bukleti ir ļoti smuki atstrādāti, schēma ir smuka, ļoti labi strādā. Tādēļ tīri no tāda investora puses, es skatos to saprotu, ka, ok, te ir interesi, te kaut kas noteikti būs interesanti skatīties. Bet, ja mēs patinām tālāk, ko mēs arī gribam pievērst uzmanību, ko es tikko tagad pamanīju, kreisajā pusē stāv Andris Šķēle. Pie viņa atgriezīsimies mazliet vairāk. Bet tagad patinām uz leju. Eiropas jaunais centrs. Šīs uz lejas man likās mazliet no nekurienes, jo, ja mēs paskatāmies visam objektīvi, Latvija Eiropas līmenī nekad īsti nav bijusi. Rīga nav ne Frankfurte, ne Londona, ne Parīze, ne Berlīna, nekas. Un tagad, ka Rīgā Waterfront būs Eiropas jaunais centrs, ir ļoti bold. Bet, ļausim viņiem runāt. Pastaigā par Rīgu jūs vienmēr sagaida valdzinoši vēstures un mūsdienīgās sajaukums. Mūsu uzdevums ir apvienot bagāto vēstures mantojumu, savas zināšanas un inovācijas radot nākotni, kas paver neierobežotas iespējas. Ko viņš tom teikumu mēģina pateikt, nezinu, afigēna nekonkrēti, bet, ļausim viņai teikt, kā ir. Un mēs paskatāmies galeriju, projekts, dizains, vizuāli renderi, kas ir, izskatās afigēna. Pēc tam šitas te slaids ar 2 torņiem,
Izskatās pēc Londonas projekta jaunā, kas tur viņiem principā arī kaut kāda miljardu izmaksāja. Ārprātīgi viss ir smuki jāstrādā. Nu tiešām izskatās ļoti, ļoti smuks projekts. Arī paskatāmies, priekšsēdētāja vēstījums. Šis ir galvenais džeks Eagle Hills, kurš atbildīgs par šo visu projektu un īpašnieks. Šajā ceļojumā mūsu mērķis ir saglabāt pilsētas mantojumu un raksturu visā mūsu projektā. Es nezinu, es šitādu Rīgu vēl īsti neesmu redzējis, bet, varbūt kaut ko palaidis garām esmu. Vienlaikus mēs veidojam nākotni ar izmeklētu dzīvesveidu, uzlabotu pilsētvidi, vietējās ekonomikas izaugsmi un novatoriskus viedus risinājumus ilgspējīgā dzīvē pilsētā. Šitas viennozīmīgi nav Google Translate'os no angļu valodas latviešu valodu, jo nav tik plūstoša valoda, kā es gribētu. Pēdējo reizi, kad skatījos, es latviešu valodā dabūju vairāk nekā 5% eksāmēnu, tādēļ man ir nelāga nojausma, ka es lasīt māku, bet nepieciešamies pie mazām niansēm. Un tagad paskatīsimies tādi bullet pointi, ko jums mēģina nopārdot. Pilsētas centra ērtības, visdrīzāk augstvērtīgas dzīvojamās ēkas, vēsture un arhitektūra, kur te ir vēsture, es īsti nesaprotu, viņi minēt, ka mums ietvērta vēsture, bet ko cīs nozīmē, nezinu. Krastmalas promenāde, pasaules klases jahtu osta, kādēļ, restorānu bāra, izmeklēta iepirkšanās, forši, nākamā Akropole, luksus viesnīcas, mums tāpat viņas baigi nepietiek, Kempinskis baigi tik pieprasīs, mums vajag vēl ko viesnīcas, bet, whatever, jahtu klubs, Nezinu, ka mums Latvijai tik daudz jahtu mums kā jahtu klubu, bet, davai, bēram virsū tikai. Māksla un izklaide, nav precīzi, nav svarīgi, I guess. Muzejs, kāds muzejs, jaunā vēsture, kas, labi, muzejs atkal būs pilsētas pludmale. Jā, jo baigi Daugavām prasās peldēties. Nezinu, es kaut kā labāk uz jūru aizbraucu, kas man ir bez diršanas pusstundu. Es labāk aizbraucu uz jūrmā nekā sēžu Rīgā Daugavā, bet, varbūt abu mēriem ir taisnība. Viedā pilsētu un tehnoloģijas, drošība un ilgspēja un izcilas ērtības. Viss ir smuki nopārdos, bet man ir jautājums, vai šitas tas, ko mums vajag? Pie patreizējas situācijas Latvijā, latviešiem, ja šitas ir paredzēts rīzniekiem, vai mums vajag pasaules klases jahtu ostu, jahtu klubu, luksusa viesnīcas un izcilas ērtības? Pa sliktu jau nenāktu, bet vai tas, ko mums patreiz Rīgā vajag, vai tiešām mums nav citas lietas un aspekti, kur mums vajadzētu vairāk pievērst uzmanību, bet, pieksos detaļām. Un arī visur pieminēs par UNESCO un pasaules mantojumiem, un cik ārprātīgi tas viss svarīgi, kā mēs ieguldīsim Rīgā un ka šis ir paredzēts rīzniekiem. Bet ja mēs atveram mājaslapu un mēs tagad nospiežam virsū uz īpašumiem uz Courtyard Residences, mēs varam, kamēr mājaslapa pielādēs, apsīties, ka jā, cik smukti viss ir noformēts un paskaidrots tam līdzīgi, bet te ir, piemēram, ģenerālplāns. Un viena lieta, kas svarīgi teikt, ka ir tāds fokus uz komfortabilitāti un piemērot Rīgai un ievērot vēsturisko visu, labi. Bet ja mēs paskatāmies uz šo ģenerālplānu, kas mums lejā, ja mēs paskatāmies uz blīvumu, tas, ko viņi ļoti interesanti izdarījuši, ir uzlikuši, ja mēs apakšā redzam kubiciņus, rombiņus, tetrisu, ko viņi salikuši kā mājas ir. Un uz augšu mēs varam redzēt esošo Rīgas zonu. Jūs neredzat mazu atšķirību blīvumā, ka tetris ir mazliet pārāk blīvs priekš Rīgas standartiem. Šitas man vairāk izstāsta pēc Dubajas nekā pēc Rīgas. Tad es īsti nesaprotu, ko viņi runā, ka viņi saka, ka jā, šitas būs paredzēts rīzniekiem un fokus ir integrētot Latvijas vēsturi, Rīgas vēsturi, lai parūpētos par nākotni un tam līdzīgi. Šitā nav Rīga. Rīga nekad nav bijis tik blīva. Kādēļ šitas viss tik blīvi? Ar ko šitas saskaņots? Foreshadowings, teiksim tā. Bet svarīgi būtu paskatīties, ja mēs nospiežam poku, paši var apsēties, lai pielādētu brošūru. Es aiziešu brošūru, cik mēs redzējām? 56 lapas, dafiga tur murgi un viss kaut kādas bildes, un ko tik viņi nav izdarījuši, un vīzija, un blā, 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 blā. Bet ja jūs zināt kaut ko par mani video, zināt, ka svarīgākā lieta ir tas, kas notiek lapas apakšā. Un mēs atveram vienu no pēdējiem slaigiem, Riga Waterfront Overview. EU Residency with Property Investment with Eagle Hills Latvija. Tātad, ja tu iegādājies īpašumu ar cenu minimums 250 000 eiro no SIA Riga Waterfront, Eagle Hills projekts štātē Latvijā, tev tiek dota iespēja dabūt rezidences permitu Eiropas Savienībā. Ja mēs paskatāmies šito projektu, un mēs paskatāmies šito tekstu, man vienkārši, kā rīdzniekam, rodas jautājums. Es īsti šo projektu neprasīju,
Man nav tā, ka man dirsa deg pēc kārtējā 250,000 eiro dzīvokļa sākot no. Tādēļ es izsazinu, vai tiešām šis rīzniekiem paredzēts, jo pēdējo reizi, kad es skatījos, lielākā daļa ir gatava maksāt apmēram 2,000 eiro kvadrātmetrā par dzīvokli, varbūt 2,5. Šeit projekti maksās aptuveni 4,000 eiro par kvadrātmetru. Es man liekas teicu uz priekšu, bet LSM rakstā no Arko Real Estate ir pieminēts fakts, ka pēdējā gada laikā dzīvokļi, vai nekustamība, ja nevaldos dzīvokļi, kuriem kvadrātmetra cena ir pārsniedz 4,000 eiro, tika veikta 25 darījumi. Šeit ir paredzēti 8,000 tādi dzīvokļi. Kam šis ir paredzēts? Rīdziniekiem vai cilvēkiem, kurā varētu interesēt Eiropas dzīvošanas permits. Un tagad ir tāda maza niansīta, ko es gribētu pieminēt par arābiem. Jo kā jau mēs viennozīmīgi zinām, kopš sācies karš Ukrainā ir. Arābi ir bijuši ārprātīgi pret Krievu iebraukšanu Dubajā. Laikam. Varbūt es kļūdos, es ceru, ka man nav taisnība, bet viennozīmīgi arābiem nav nekāda simpātija pret krieviem. Kā rezultātā man vēlreiz pacēs jautājums, vai šitas ir paredzēts rīdziniekiem vai kādai citai demogrāfijai, kuriem ļoti varētu interesēt Eiropas dzīvošanas permiti. Bet nu labi, kādēļ es to visu saku? Tādēļ, ka LSM pirms pārzinām ielika postu, nevis postu, bet dienas sakot de facto uztaisījies sižetu tieši par Rīgu Waterfront. Un citējot te, projekts Rīga Waterfront ārzemnieks uz Andrejsalu vilina ar uzturēšanās atļaujām. Un te ir ļoti svarīgi pirmais paragrafs, kas tiek minēts. Citējot. Pirms nedēļas tika prezentēta Rīgas Daugavmalas attīstības vīzija, kurai naudu gatavs dot arābu investors, bet zemi ar ekspremjera Andra Šķēles un Saeimas deputāta Aināra Šlesera ģimenēm saistīts uzņēmums. Ja jūs jebko zinat par Šķēlu un Šleseru, šis uzreiz varētu izsaukt apmēram 37 dažādas sarkanos red flagus un uzdot sev jautājumu, vai šitas ir paredzēts rīzniekiem vai, kā jau es teicu, kādai citai target demografikam. Turpinot. Vairāk nekā 50 hektārus plašā Andrejsalas apbūves projekta Rīga Waterfront īstenotā jau sākuši vilināt potenciālos uzturēšanās atļauju tīkotājus. Ārzemniekiem apaņā pret 250,000 eiro investīcijām tiek piedāvāta iespēja iegūt uzturēšanās atļauju Latvijā un Eiropas Savienībā. Tātad, ja mēs paskatāmies to, ko mēs redzējām mājaslapā, ja mēs paskatāmies šito rakstu, ja mēs vēl pie reizes uzliekam faktu, ka šitā zeme pieder gan Šleseram, gan Šķēlem, šitie 3 miljārdi eiro, kas tiek investēti, kam šis tiek fokusēts? Rīdziniekiem, vietējiem cilvēkiem, kuriem tik ārprātīgi dirsa deg pēc jahtu klubu un vēl viena muzeja, vai arī cilvēkiem, kuriem varbūt varētu interesēt uzturēšanās atļauja Eiropā. Un ņemot vērā, ka ir runa par Dubajas attīstītāju, kuriem tik ārprātīgi liela nepatika pret krieviem ir, man gandrīz vai pacījās jautājums, vai šitā nevarētu būt kaut kāda jauna schēma, lai ievilinātu cilvēks, kuri patreiz diži nevar iegādāties uzturēšanās atļauju Eiropā, varbūt kā tādu jaunu veidu, kā piesaistīt mūs šeit. Jo viennozīmīgi vēsturiskie krieviem nekāda interese nav bijusi Latvijā. Pastīsimies tālāk šo rakstu, kas te vēl pieminēts. Svarīgākie punkti. Un ka šis arī ir ārprātīgi interesanti. Oficiāli Rīga Waterfront koncepcija Rīgas pašvaldībā iesniegta nav. Tādēļ projekts tiek izbūvēts, viss tiek pasniegts, investīcija būs, zeme tiek piešķirta, bet pašvaldībā koncepcija tiek nav iesniegta. Un labākā daļa tāda, ka Rīgas pašvaldība šobrīd vēl aizvien var no vienas puses vienkārši pateikt, ka šitas pasākums nenotiek. Kā var investors būt tik pārliecināts, ka viņš var izbūvēt visus šitos plānus, investēt mājaslapā, mārketingā, uztaisīt atklāšanu, ar līdz galam neiesniegtu koncepciju Rīgas pašvaldībai? Kā viņš var būt tik pārliecināts? Gan izīt kā aizmugurē, kāds šitots striķīšu rausta, bet varbūt es pilnībā kļūdos. Ja mēs paskatāmies vēl tālāk. Potenciāli dzīvokļu pircējiem apaņā par 250 štukām tiek solīta uzturēšanās atļauja Eiropas Savienībā. Kas ir svarīgi? Teorētiski mājaslapā, ja mēs paskatāmies atpakaļ šito te visu, kas te pieminēts, apakšā arī. Subject to compliance with applicable laws in Latvia. Ok, labi, Latvijas noteikumi ķipa ir Eiropas noteikumi, bet viennozīmīgi noteikumus galīgi nekādā veidā nevar apškarēt. Ir tīpaši mēs paskatāmies uz sankcijām. Pēdējo 2 gadu laikā absolūti nekāds bizness nav tikts veikts ar Krieviju, un viennozīmīgi Latvijas bizness nekādā veidā nav apgājuši sankcijas, lai veiktu biznesu ar Krieviju. Nekad tā nav bijis. Ko jūs? Nekad tā nav bijis.
Kas ir Rīga Waterfront projekta pamata auditorija, bet parunāt nevar. Visvairāk atļauju nopirka Krievijas pilsoņi. Te ir runājot par uzturēšanās atļaujām. Varbūt tā ir saganīšanās. Varbūt tie grib kādi citi pirkt Latvijā uzturēšanās atļauju, bet balsoties uz patreizējo politisko situāciju, man ir nojas, ka varbūt LSMā kaut kur ir taisnība šitai visām. Mēs patinām vēlāk. Rīga Waterfront rakstiskā atbilde uzsver, ka neparedz uzturēšanās atļaujas kā galveno dzīvokļu pārdošanas dzinuli. Bet ja mēs paskatāmies Rīga Waterfront overview, tas ir galvenais, ko jūs pieminat. Tādēļ vēlreiz, vai šitas paredzēts ir rīdzniekiem un latviešiem, vai kādai citai auditorijai? Es vienkārši gribu šo jautājumu uzdot. Šis ir latviešiem vai kādai citai auditorijai? Jo balsoties uz materiālu, parādās pilnīgi divas dažādas atbildes. Varbūt es tikai te loks esmu neko nesaprotu. Šaubas par beigu biznesa plānu, mēs varam redzēt, Arko real estate vadītājs Aigars Šmits izteicies, ka tik liels investīcijas Latvijā atpelnīt nav iespējams. Viņš pieņem, ka dzīvokļu Rīga Waterfront varētu apmaksāt ap 4000 eiro kvadrātmetrā. Tādēļ tie 4 štukas, ko es pieminēju, ir aptuvens pieņēmums, bet nu labi. Tik un tā, 4 štukas ir nenormāli daudz. Bet šajā cenu kategorijā Rīgas centrā dzīvokļu segmentā pērn bijuši vien 25 darījumi. Rīga Waterfront projekts līdzīgs jau bijis vairākus gadus to Belgradā, kur projekts izsauc iedzīvotāju protestu. Kas ir ļoti interesanti par Belgradas Waterfront. Viņi arī sauc par Belgradas Waterfrontu. Projekts sāka 2012. gadā. Projekts arī bija 3 miljārdu vērts, ja nemaldos dolāru. Projekts tiek būvēts vairāk nekā 10 gadus, vēl aizvien nav pabeigts. Būtu tikai sakartība. Ja mēs tikam uz leju, Rīgā pagaidām starp Albāru un mēru Vilni Čirsi parakstīs tikai saprašanās memorandums. Tas nozīmē, ka nekas līdz galam nav parakstīts, nekas līdz galam nav atrunāts, nekas nav pateicis, ka te drīkst kaut ko būvēt. Bet ja mēs skatāmies, man paceļās vienkārši viens vienīgs jautājums. Mums ir projekts, kuru mēģina nopārdot ļoti veiksmīgs arābu investors un attīstītājs, kurš ir uztaisījis vienu no lielākajiem projektiem pasaulē, kas ir. Kas tev ir Burj Khalifa un Dubai Mall. Nav nemaz svarīgi, ka Burj Khalifa nav strādājošas kanalizācijas, kā rezultātā ir tie infamous Dubai pūptraki, bet nu, pilnīgs stāsts. Tehniski ļoti atzīsts investors, projektētājs, kuram ir projekti, kurš tiešām nozīmē ļoti līdzvērtīgi Rīga Waterfrontam, kuri arī ir izgājuši savām problemātikām cauri, bet teorētiski mēs pastamies pieejamu informāciju, tiek aktīvi būvēti. Uz zemes, kura pieder saistītiem uzņēmumiem ar šķēlu un šleseru, kas vienmēr nozīmē, ka projekts būs absolūti tīri bez nekādām mahinācijām, kuru mums mēģina nopārdot, kā mūsu naivajiem rīdzniekiem, ka šis paredzēts ir projekts rīdzniekiem, viss būs tik skaisti un projekts būs tik afigena, un jūs tur varēsiet visu apmeklēt, un dzīve būs žizi kaif vienkārši, ja? Viss būs tik smuki. Tanīpat laikā projektā apakšā tiek piedāvāts pat 250 štukām iegādāties dzīvošanas atļauju Latvijā, ko pēc tam tu drīksti pārtulkot Eiropas Savienībā, ja mēs esam Eiropas Savienībā. No Dubajas, kur ir pierādījis, ka kopš 2002. gada Krievi ir iegādājuši vairāk nekā 6 miljārdus dolāru vērtu nekustamiem īpašumiem, kuri viennozīmīgi pēc tam nevar iegādāties šeit īpašumu. Tādēļ vienkārši pacies jautājums, kam šis ir paredzēts. Un tas, kas mani sadusmo par šo projektu, ir tāda seja, ka mums atkal tur pa stulbiem. Vai jūs tiešām domājat, ka cilvēki pasies šo projektu, pa 3 miljārdu eiro projektu, kur zeme pieder tiem 2 švaukstiem, un pateiks, ka šits ir rīzniekiem. Šito mums vajadzēja. Es nevaru sagaidīt, ka mana Omi nopirks savu īpašumu par 250 štukām Rīgas Waterfrontā. Tas ir tieši tas, ko viņi prasīja. Mums galīgi nav problēma samaksāt komunālos rēķinus, izdzīvošanu vienkārši. Nē, mums vajag jaunu projektu Rīgas centrā pie jūras, jo mums vajag manu jahtu, kur nolikt. Jo jahtu klubs ir tā numur 1 lieta, ko mums Latvijā vajadzētu. Labi, ok, varētu būt ārzemju investīcijas Latvijā, ārzemnieki, kas grib pārvākties Rīgu. Bet vai tiešām? Pasieties, kas ir jūrmāla notiek. Mums vajag Rīgā vēl vienu jūrmalu. Aizbrauciet uz jūrmalu, jebkad, kad ir ziema, un pastaigājieties tur pēc 5 vakarā. Tā ir tā kā spoku pilsēta, vienkārši tur neviena nav, visas gaisa izslēgts. Kādēļ? Tādēļ, ka tie, kuri iegādājušies ir īpašums tur, nedrīkst īsti uzturēties Rīgā. Nedrīkst uzturēties Latvijā un Eiropā. Tādēļ pacēlis jautājums, vai mums vajag vēl vienu ghost projektu Rīgā, kur ķipa būs baigās investīcijas, baigie tur pienesumi Rīgai un tam līdzīgi. Bet kāds ir ieguvums? Labākā daļa, ja tu pasies tālāk, tīri infrastruktūra ziņā.
Ja jūs zināt, kurā vietā tas novietots Andrijostā, pasieties sabiedrisko transportu. Tur ir viens tramvajs, kas brauks garām. Ceļi tur ir absolūti izjāti. Apkārtējie īpašumi ir tīri dārgi, bet nevarētu būt tajā pašā augstākajā līmenī. Infrastruktūra neatbilst projektam, kuram būs tik daudz iedzīvotāju un tāda teorētiskā pieprasījuma. Un tā daļa ir atbildīga Rīgas pusē. Un Rīga viennozīmīgi ļoti labi tur savu vārdu, attīstot infrastruktūru. Pasties tikai kaut uz Rīgas bibliotēku jaunākas, to Mount Everest, kas viņš principā tur ir. Bija paredzēts, ka aizvāks visas smagās mašīnas no tā projekta, lai varētu parūpēties, ka tā māja nebūs noputekļota. Ja jūs gribat zināt, kādēļ Rīgas bibliotēka visu laiku netīra, tad tikai bija solījums no Rīgas pašvaldības, ka aizvāks visu smago infrastruktūru, kas tur braukā, lai nebūtu putekļu zēkas. Un ir 10 gadi pagājuši, un nekas nav izdarīts. Un jūs domājat, ka Rīga Waterfronts būs cits izņēmums? Vienkārši. Man paceļās jautājums šajā projektā skatoties un mēģinot tāds lieta, ka mums tur pa stulbiem. Mums saka, ka šis projekts ir mums, bet viss materiāls saka pilnīgi kaut ko citu. Un es varētu to mēģināt ticēt, ja aizmugurē bija šlesers un šķēli nevarētu būt. Bet, varbūt es jauns loks esmu, neko šajā dzīvē vēl nezinu. Tikai pieņemu. Balstoties šo informāciju, ko es jums iedevu, jūs paši varat izvērtēt sev un saprast, vai šis projekts ir paredzēts latviešiem, vai cilvēkiem, kurai vajag dzīvošanas atļauju Eiropā, kuri nevar to savādāk iegūt. Izvēle jūsu pusē, paši to jūs varat izdomāties, bet man bilde ir patreiz tīri pašam skaidra. Tādēļ, ja jūs šo video nosēdies līdz galām, padalieties saviem viedokļiem, kā jums liekas, kam šis paredzēts, ko jūs par šo domājat, vai šis vispār Rīgā gribat, vai viņš to vajag, vai varbūt jūs esat viens no tiem, kuriem ir liekas 250 tūkstoši, un jūs gribat iegādāties dzīvokli Rīga Waterfrontā. Ja jūs esat, labprāt zinātu, pamēģiniet manu viedokli, un kā jau parasti, ja jūs patika, spiežat like, ja nepatika, dislike, laikat komentārus, spiežat subscribe. Paldies par uzmanību, un tiekamies nākamajā video.